No 2010. gada janvāra īstenojot projektu atbalsta pasākumu sociālam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija izglītībā Ogres novada skolās, darbu uzsāka vairāki desmiti speciālistu. Aktivitāte norisinājās 2 gadus, sniedzot palīdzību simtiem skolēnu. Vienā no lielākajām novada skolām, Ogres valsts ģimnāzijām, atbalsta personālam uz laiku pievienojās sociālais pedagogs. Atbalsta personāls ir domāts skolēnu atbalstīšanai. Un, protams, arī cieši sadarbojoties ar skolotājiem. Skolā, es domāju, vispār nav iespējams tā atsevišķi nodalīt skolnieks un skolotājs vai arī skolnieks un vecāks, ka mums visiem ir jābūt tā cieši saistītiem. Un atbalsta personāls oficiāli skaitās medmāsa, sociālais pedagogs un psihologs. Un mēs arī tikko, jūs redzējāt, šķīrāmies. Un mums, tā kā mēs visi esam šeit diezgan senas, tad mums arī tādas jau izveidojušies darba gaitā tradīcijas. Un mēs tiešām ļoti regulāri tiekamies, ja kāda no mums sajūta, ka kaut kas ar kādu skolnieku vai varbūt ar kādu situāciju nav kārtībā. Ir arī vecāki, kuri zvana, arī vecākiem ir šie telefoni. Tad mēs visi 3 kopā arī tūlīt reaģējam. Ogres gala pamatskolā mācās 150 bērni. Līdz ar problēmām sabiedriskā transporta tīklā skolas dienas aizpildīšanai tika izveidota pagarinātā dienas grupa 5. un 6. klašu skolēniem, koriģējošā vingrošana, nodarbības pie logopēda un sociālā pedagoga. Skolotāji atzīst, ka tā ir bijusi arī vecāku iniciatīva. Viņiem parasti agrāk arī beidzas stundas. Vecāki gribēja, lai skolēni izpildu mājas darbus. Viņi sagaidīja konsultācijas, kad skolotājiem pēc tam tālāk bija dažādos mācību priekšmetos. Tas bija tāds labi aizpildīts laiks. Tas būtu nepieciešams dažiem skolēniem īpaši, jo, vecākiem nav tik daudz laika arī mājās veltīt saviem bērniem. Tad bija tas laiks, ko viņi varēja šeit skolā pavadīt. Ir ļoti labi, ka ir arī vēl 2 vietas, kur viņi var aiziet. Tā ir biblioteka un tas dienas centrs, kur bērni darbojas, kur arī mūsu sociālais pedagogs strādā. Tad, tā alternatīva tam, ka viņi var tur arī laiku pavadīt un arī dažreiz arī izpildīt mājas darbus un sagatavoties nākošajai dienai mācībām. Ekonomiskās krīzes un strādājošo iedzīvotāju emigrācijas viļņa pēdas skolās nevar nemanīt. Ar atbalsta projektu bērniem un ģimenēm tika dotas jaunas iespējas atpūsties vasaras nometnēs, doties ekskursijās un iegādāties mācību piederumus. To paveica Jaunogres vidusskola. Ar bērniem strādāja speciālisti, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs. Bērni saņēma koriģējušas vingrošanas grupas nodarbības. Un arī notika dažādas akcijas. Akcija Skolas Soma, akcija Vasaras nometne, ekskursijā projekta ietvaros, un galvenais bija bērna prieks. Vairāk tādas problēmas, kas saistītās, pieņemsim, ar emocionālas sfēras traucējumiem, trauksme bērniem diezgan paaugstināta. Un, vairākiem bērniem ir uzvedības problēmas un grūtības adaptēties skolai, it īpaši 1. klašu bērniem. Problēmas, kas saistītās ar mācīšanu un lokalizējas vairāk mācību sfērā. Psiholoģe Anna darbu vidusskolā neturpinās. Pēc projekta noslēguma liela daļa, sevišķi lauku skolās piesaistīti atbalsta pedagogi, darbu iestādēs pārtraukuši. Šobrīd visticamāk papildus finansējums no pašvaldības personāla palielināšanai netiks plānots. Tomēr skolas cer, ka tiks rasta iespēja programmu turpināt. Tā nav luksusa prece, tā ir nepieciešamība, uzskata pedagogi. Un, diemžēl, ļoti daudz vecāki ir ļoti daudz ļaunu nodarījuši savai nākamajai paaudzei, saviem bērniem. Braucot pēc naudas, kur īstenībā pēc tam, ja mēs tā esam arī rēķinājuši ar vecākiem, bet ko jūs par to naudu, ko nopelnījāt un maksājāt arī par to laiku, ko nepavadījāt kopā ar saviem bērniem, ko jūs nopirkāt, kā jūs viņu tērējāt, vai ne? Un ļoti bieži, ka tas ir bezjēdzīgs tēriņš. Atbalsta projekta kopējās izmaksas ir 262 000 latu. Aktivitātē tika iesaistīti vairāk kā 100 pedagogi 14 Ogres novada izglītības iestādēs. Dācis Tribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.